Sveiki, esmu Artūrs Čunskis, Škoda tirdzniecības uzņēmuma Verte Auto valdes loceklis. Arī mums, kā auto tirgotājiem, nepieciešama komunikācija ārpusē, nepārtraukti. Savādāk mēs neesam tirgu, ir ārkārtīgi liela konkurence, un tev par sevi nepārtraukti jāatgādina. Un mēs to darījām saviem spēkiem, mums bija savs mārketinga resurss, un mūsu kolēģi kaut kad devās izaicinājumu meklējumos, un mēs palikām ar tādu jautājumu, kā tad tālāk? Un mēs zinām, ka mums gribās pastiprināt mūsu klātbūtni digitālajos medijos, kas ir Google, kas ir Meta, tātad Facebook, Instagram. Un caur Veltu es sapratu, viņa ir profesionāļi tajā jomā. Un kaut kad vienās brokastīs kopā Velta paklausījās mani, kas man trūkst, un pēc kādām 2-3 dienām viņi man atsūta rekomendāciju. Īstenībā veselu tādu 3A4 lapus. Viņa cilvēks sēdās, un uz tā, ko viņi dzirdēja no maniem, uzrakstīja man tādu kā instrukciju, kā vadlīniju. Artūr, tu varētu rīkoties šādi. Es biju ārkārtīgi pozitīvi pārsteigts par to visu, un es viņu izlasīju vienreiz, man sadzīmītas veids, es izlasīju viņu otrais. Sāku saprast, Un tad es domāju, meklēt vajag resursus kaut kur. Kādam tas ir jādara, kas tur rakstīts, un ko tad tur ilgi meklēt? Es tā, Velti, varbūt tu vari to darīt. Tu šobrīd tad Velti reprezentē īstenībā savu uzņēmumu. Un vārds pa vārdam, tikšanās pēc tikšanās, nebija nemaz tik daudz, un pēkšņi man ir piedāvājums uz galda, un viņš ir ļoti loģisks. Mēs tev izdarīsim to un to, balstoties uz jūsu vēlmēm, nepieciešamībām. Un tas briljantais, kas mums tur patika vēl vairāk, ka tur blakus digitālajam mārketingam, tam pakalpojumiem, kas tādā vidē ir, viņi spēja nodrošināt tādas tehniskās lietas, kā, kreatīvie, vizuāli, to izstrādi. Bet tā, kad notika jau tālāki soļi uz tādu kā sadarbības sākumu, es satiku vēl papildus cilvēkus Digital birojā, un tas bija pārsteidzoši. Tie bija cilvēki, kur ātrāk interesēs par tevīm, nevelk ārā savu portfolio, skatieties, cik smalki mēs protam kaut ko. Viņi mēģināja saprast, kas mums ir nepieciešams, un tam visam on top, es arī vēlāk kolēģiem teicu, es runāju cilvēkiem, kur nevarunā neko lieku, tikai par lietu, konkrēti, fokusēti, un tas bija arī milzīgs laika ietaupījums, īstenībā super iespējas. Es varbūt tā aptuveni iezīmēju, kāpēc vada Digital, kā tas sākās un kā tas ir attīstījies. Un šobrīd mums ir pirmie 3 mēneši. Ja? Un ko mēs zinām? Un labi mērījumi, mēs visu laiku saņemam atskaites, mēs runājam par to, kas tādā digitālajā pasaulē tur notiek, bet tā ir viena puse, otra puse, mēs saņemam atsauksmes, ka mēs esam pamanāmāki tagad. Atsauksmes ir no klientiem, ir no biznesa nozares, mums ir piegādātājs, kaut kāda vairumtirgotājs, kur saka, jūs sākat izskatīties savādāk, vai ne? Un īstenībā pašā sākumā, tā, kad mēs Digital sākām pārunas, es palūdzu apskatieties, kādi mēs esam digitālajā pasaulē, un kolēģi pateica, jā, jūs esat visi vienādi. Lai saprastu, visi Latvijas 7 Škoda tirgotāji, Rīgā 3, blakus Rīgā vēl 2, mums ir gana stingra konkurence šeit. Visi vienādi. Un tas nav interesanti, kad ir visi vienādi. Un es saku, jūs varēsiet uztaisīt tā, ka mēs ar kaut ko atšķiramies no pārējiem. Jo tā jau diferencēšanās, tev jau jāatšķirās tirgu. Un Digital saka, jā, mēs varam. Tā mēs to tagad 3 mēnešus daram, un ir dzirdēts, es atgriežos pie jau teiktā, Verte Auto ir pamanāmāks, Verte Auto ir savādāks, Verte Auto iesaista. Un laikam vērtīgākais bija pēcpārdošanā mūsu, tiešā konkurente, tā komentārs, beidziet reklamēties, cik jau var aptuveni, jau jūs visur esat, ja. Lai gan, visur ir nosacīti, bet katrā gadījumā šī atpakaļējā saite, viņa mums bija tā, kaut ko mēs darām pareizi. Mums bija arī citi piegādātāji mārketinga pakalpojumos, un man kā vadītājiem specifiski pietrūka kontakts ar viņiem, pietrūka konsultācija, un kaut kurā brīdī, es arī viņus saprotu, tev ir uzņēmums, ar kuru tu sadarbojies 4 gadi, viņš regulāri kaut ko pasūta, tu regulāri kaut kāds pakalpojums sniedz, un liekas tas nebeidzamais stāsts, bet mums bija arī kaut kas jāmaina, ja, un
tā arī mums tie ir. Kādu brīdi mūsu produkts izmanto, kādu brīdi mūsu pakalpojums ir cikliski tas, un tad mums klienti dodas projām, jauni nāk, jo mēģina, jo gribās būt savādākiem. Un, tas arī bija tas iemesls, kāpēc mēs īstenībā mainījām partneru sadarbības. Vienkārši, lai būtu savādāk. Protams, ka varēja iet citu ceļu, runāt daudz vairāk, bet kaut kā tā komunikācija iztrūka. Parasti, kad nekomunicē ar abās pusēs, tad iemesls meklējams. Un mēs nemēģinājām reanimēt kaut ko, mēs tomēr izdomājām, ka mēs ejam citu ceļu, jo arī tas pakalpojumu klāsts, ko mēs caur Digital plānojam saņemt, bija cits. Tas droši vien ir tas tāds. Nav ne sliktāk, ne labāk īstenībā. Te nevar pateikt tā, ja? Bet šobrīd mēs esam ar mūsu izvēli, kā mēs daram to, ko mēs daram. Vismaz šobrīd paši esam apmierināti. Es labprāt arī ieteiktu citiem griezties pie Digital, un jau tas minētais mans. Digital reāli klausās tevi kā tavu klientu, kā tavu nākamo partneri. Mēģina reāli iedziļināties un saprast nepieciešamības. Tas iespējams skan klišejiski, jā, bet es tā sajūtos. Man bija laba sajūta kā uzņēmuma vadītājiem. Un ir daudz rekomendāciju. Ej, daram tā. Varbūt šādi labāk. Tātad ar to domu ne tikai, akli izpildīt pasūtījumu, bet atkal pilnveidot, atkal ieteikt, skatīties savām acīm uz mūsu nozari. Ja? Un Digital nav auto nozars mārketinga uzņēmums, bet viņi ir parasti cilvēki, un viņi veido ziņas, lai tā uzrunātu nevis auto ekspertus, bet atkal mūsu iespējamos jaunos klientus. Un es pieņemu, ka viņš to ekspertīzi tādā veidā pieejot atvērti, jebkurai industrijai var piemērot katrai industrijai un katrai nepieciešamībai. Un tas, kāda ir nākamais, cik bieži mēs runājam, un nevajag pa bieži, tas laiks nav liekas nevienam, bet tas ir ļoti vērtīgi. Mēs vienreiz nedēļā mums saucam atskatīšanās pa padarītu, un mēs plānojam katru nedēļu. Man šķiet, ka tas ir ļoti saturīgi, iesaku visiem īstenībā.